Labvakar visiem tiem, kas klausās mani klātienē un kas arī atkārtojumā klausīsies šo nodarbību. Mēs turpinām apziņas līmeņa paplašināšanas semināru ciklu, un šodien mums ir interesants datums, 13. datums, 13. seminārs. Tas nebija tīšām, tas vienkārši tā sanāca, ja? Bet, 13, ļoti interesanti. Un mūsu šīs dienas tēma ir garīgā tīrība. Mēģināsim saprast, kas tad ir garīgā tīrība. Tik daudz iet šo garīgās attīstības ceļu, un kā tad viņi to dara. Un tad arī sāksim ar to, ka mēģināsim saprast, ko vispār nozīmē tāds jēdziens garīgi tīrs cilvēks. Kāds tad ir garīgi tīrs cilvēks? Garīgi tīrs cilvēks ir tāds, kas tiešām ievēro 10 baušļus, dzīvo saskaņā ar dievišķajiem likumiem. Citiem vārdiem sakot, garīgā tīrība tā ir dzīvošana bez grēka, bet mēs jau zinām, kad ir teikts, ka visi cilvēki ir grēcīgi, un tā tas tiešām arī ir. Jo mēs visi pieļaujam dažādas kļūdas, mums nav iespējams dzīvi nodzīvot bez kļūdām, un tāpēc arī sanāk tā, ka mēs esam pieļaujuši kļūdas, esam grēkojuši. Bet tomēr ir jāsaprot tas, ka svarīgi ir tā tiekšanās tajā virzienā, ka mēs arvien mazāk pieļaujam šīs kļūdas, arvien vairāk kontrolējam savas izvēles saskaņā ar savu sirdsapziņu. Tātad tīrība ir dzīvošana bez grēka, ievērojot cilvēciskās vērtības ikdienas situācijās, esot patiesam, tas, ko tu domā, to tu runā, tas, ko tu runā, to tu arī dari. Dzīvošana bez grēka, tas ir mīlēt pilnīgi visus cilvēkus, visu dzīvo radību, arī dzīvniekus, kukaiņus, un tā tālāk, nenodarot nevienam sāpes. Ja? Mēs saprotam, ka tas ir ļoti augsts līmenis, un, lai nenodarītu nevienam sāpes, cilvēkam ir jāstrādā pašam ar sevi, ar savām negatīvajām īpašībām, un jāattīsta savas pozitīvās īpašības. Principā šādu dzīvi sauc par likumīgu dzīvi. Un tie, kas cenšas patiešām dzīvot šo likumīgo dzīvi, tad viņi ikdienas situācijās, epizodēs praktizē šo te dievišķo likumu ievērošanu, un līdz ar to šos cilvēkus patiešām, kas mēģina, es saku, mēs neviens te neesam ideāls, bet vismaz, kas mēģina maksimāli ievērot šos dievišķos likumus, jau var saukt par tīru garu vai likumīgu cilvēku. Neviens likumīgs cilvēks nevar pats sevi nosaukt par likumīgu cilvēku. Par likumīgu cilvēku var nosaukt tikai citi, kas no malas vēro šo cilvēku, kā viņš dzīvo, kā viņš runā, kā viņa vārdi sakrīt ar rīcību, un tikai pēc tā no malas cilvēki var nosaukt par likumīgu cilvēku. Tātad savā visdziļākajā būtībā, protams, visiem cilvēkiem, arī grēcīgajiem cilvēkiem, gars ir tīrs. Jautājums ir tikai par to, kādu attīstības pakāpi gars ir sasniedzis. Jo viss tas, ko gars ir sapratis, tas viss uzkrājās garā, kā gaisma, un kā dzīves gudrība, bet jā, katram cilvēkam ir atšķirīgs apziņas līmenis, tad atšķirīga gara attīstības pakāpe. Un arī tas cilvēks, kas pieļauj kļūdas, tās gudrības, ko viņš ir sapratis, tur viss ir kārtībā, tur ir gaisma un tīrība, bet viņš pieļaujot kļūdas, vēl nav sasniedzis tādu apziņas līmeni, lai varētu teikt, ka viņš ir tīrs gars. Ja? Viņš tajā pakāpē, ko viņš ir sapratis, viņš ir tīrs gars, bet ir daudzas lietas, ko viņš vēl nesaprot, un tāpēc viņš pieļauj kļūdas, kas savukārt katra kļūda nosmērē auru. Tātad katrā cilvēkā ir sava daļa gudrības uzkrājumi, un
to sauc par gaismu cilvēkā. Ja? Tātad viss tas, ko jūs esat sapratuši, kas ir jūsu gudrība, ko jūs praktisējat laicīgajā dzīvē, tā ir gaisma jūsos. Un jo vairāk jūs sapratīsiet, jo vairāk augsiet garā, jo tīrāks būs jūsu gars un jo vairāk gaismas būs jūsos. Nepastāv tādu absolūti negatīvu cilvēku, pat visnegatīvākajam cilvēkam ir kaut kāds gaismas stariņš, jo dievišķā dzirksts ir katrā cilvēkā, arī negatīvā cilvēkā, ja? Un tad svarīgi ir zināt, ka katrā cilvēkā ir daļa gaismas. Nākamais ir, protams, mums jādara viss, lai tā gaisma mūsos pieaugtu, kļūtu lielāka. Ja? Tātad tīrs gars patiešām izstaro gaismu, ja jūs skatāties svēto ikonas. Es te esmu dažas bildītes uzlikusi uz ekrāna, kur ir Jēzus, ja? Te redzat Jēzumu apkārt. Ap galvu ir tāds gaismas aplis. Šeit arī Jēzum apkārt ap galvu ir gaismas aplis. Mums, protams, nevienam nav šaubu par to, ka Jēzus gars bija ļoti tīrs, un Jēzu var saukt par tīru garu. Ja, jo no vēstures, vismaz līdz manīm nav nonākusi informācija, ko Jēzus būtu, teiksim, darījis sliktu, jeb kādu viņa slikto īpašību. Manuprāt, viņš jau bija izaudzis tiešām tajā pakāpē, ka viņš bija nācis iemiesojumā tikai kalpot cilvēcei. Ja? Viņš nenāca iemiesojumā, lai attīstītos apziņā, manuprāt. Protams, ka viss tā pieredze, ko viņš ieguva, tas viss viņu noteikti attīstīja, par to nav šaubu, jā, bet, Jēzus mēs varam saukt par tīru garu, māti, Jēzus māti Mariju, mēs arī varam saukt par tīru garu, jo viņi, tur jābūt ir tādai šķīstībai, tādai mīlestībai, lai tādu dēlu izaudzinātu, jā. Un tāpēc neiet runa tikai par šiem svētajiem cilvēkiem, vispār jau arī mūsdienās ir svētie cilvēki, un tiek uzskatīts, jā, jo cilvēks savā tīrībā ir tīrāks, jā, jo tīrības pakāpes arī var būt dažādas, jā, jo viņš lielāku gaismu izstaro, un tie ir tiešām svētie cilvēki, kas izstaro gaismu. Jautājums ir, vai visi to redz? Pieņemsim, ka jums ir darīšana ar kādu svētu cilvēku, jo arī mūsdienās ir svēti cilvēki, kas kalpo Dievam. Un vai jūs, paskatoties uz šo cilvēku, vai jūs redzat gaismas oreolu apkārt, ja? Viņu var, kāds var redzēt, kāds var neredzēt, ja? Tas būs atkal atkarīgs no cilvēka apziņas līmeņa, bet jebkurā gadījumā, es domāju, jūs piekritīsiet, ja ir kaut kāds kontakts ar šādu garīgi tīru cilvēku, ir vienkārši ļoti patīkami kontaktēties ar šo cilvēku, un tā ir tā gaisma, kas plūst no šī cilvēka, tāpēc arī ar šo cilvēku ir ļoti patīkami kontaktēties. Ja? Kā tad tur ir ar to netīrību cilvēkā? Kas tad ir gal galā cilvēkā netīrs? Ja? Vispirmām kārtām visnetīrākā ir mūsu cilvēku domāšana. Un es pat arī sapratu vienā brīdī, kad mēs pat nejūtam, es arī uz sevi to varu attiecināt, ka mēs pat nejūtam, kurā brīdī mūsu galvā sāk kaut kādas netīras domas, sliktas domas maisīties pa galvu. Un tad, kad tu pieķer, tu tagad pašlaik domā sliktas domas, protams, ja tu ej to garīgo ceļu, tu sev pieķer un tu dari visu, lai, pārstātu domāt sliktas domas. Bet dažkārt arī mēs varbūt pat nepamanām. Ja mēs tik ļoti esam aizdomājušies tajās sliktajās domās, ka pat nepamanām, ka mēs domājam sliktas domas, tāpēc, jā, mūsu domāšana ir ļoti netīra. Es varētu teikt visnetīrākā, jā.
Jo, ja mēs runājam tālāk par fizisko ķermeni, ja, tad mūsdienās jau cilvēki ļoti mazgājās, dažs labs 3 reizes dienā dušā iet un teiks, ka viņam taču ir ļoti tīrs un smaržīgs ķermenis, ka viņš tik bieži mazgājās, ja. Bet patiesībā ir tā, ka, ja tavas domas ir netīras, tad, ja tu esi savā fiziskajā ķermenī, ja tu esi ēdis, teiksim, ar ķīmiskām vielām apstrādātu barību, ja tu esi lietojis kaut kādas ķīmiskas zāles, ja tie ir visi sārņi, kas uzkrājās fiziskajā ķermenī, un līdz ar to tu nevari teikt, ka, lai arī tu 3 reizes dienā mazgājies dušā, ka tavs ķermenis ir tīrs. Viņš ir ārēji tīrs un varbūt pat smaržīgs, ka tu esi tur iesmaržinājis ar dažādiem tiem ķermeņa smaržām, bet realitātē viņš nav tīrs. Tas, kas mani pārsteidza savā laikā, kad es lasīju par svētiem cilvēkiem, tad es vairs nevarēšu jums minēt konkrēti tur svētā cilvēka nosaukumu, vārdu, bet pārsteidz man tas fakts, ka šie cilvēki varēja nemazgāties mēnešiem, bet viņu miesa smaržoja. Un mēs arī zinām, ka tad, kad svētais cilvēks nomirst, viņa fiziskais ķermenis, kad nomirst svētajam cilvēkam, tad tā ir viena no pazīmēm, pēc kā var zināt, ka cilvēks ir bijis svēts, ka viņam ir bijis augsts apziņas līmenis, ka viņš ir bijis jau garā ļoti tīrs. Un tā pazīme ir tieši tā, kad no šī mirušā ķermeņa plūs spēcīga, patīkama smarža, ko jūt visi apkārtējie, ja neliekot degunu klāt, ja. Tas vienkārši visa telpa piepildās ar smaržu, ja. Un kad, jā, tad es minēju piemēru, jā, ka es, lasīju par vienu svēto vīru, kurš tiešām dzīvoja tādos apstākļos, ka viņam arī nebija iespēja nomazgāties, ja, nebija nekas tur ļoti tādos asketiskos apstākļos, bet viņš viss smaržoja, un viņa ķermenis bija, fiziskais ķermenis bija tīrs. Jā, tā kā ir jāsaprot, ka īstenībā fizisko ķermeni nevar nomazgāt tikai ar iešanu dušā, vannā, ja, kad ir ļoti svarīgi tā iekšējā pasaule, lai būtu tīra domāšana. Ja. Kā mēs zinām, fiziskais ķermenis, tas ir tā ir tikai viena čauliņa. Apkārt fiziskajam ķermenim ir ēteriskais ķermenis. Un ēteriskajā ķermenī uzkrājās sliktās atmiņas. Un lai ēteriskais ķermenis būtu tīrs, cilvēkam ir jāatbrīvojas no savām sliktajām atmiņām. Ir dažādas garīgās prakses, kur cilvēki praktizējot, pieņemsim, vizualizāciju, es arī esmu vadījusi tādu praksi, kur mācu tīrīt vai tur ar baltu lupatiņu skalojot avotu ūdenī vai vienalga kā, tā kā mazgāt to ēterisko ķermeni no sliktajām atmiņām, bet, lai ēteriskā ķermenī neuzkrāto šīs sliktās atmiņas, cilvēkam ir jāmācās piedošana. Jo tikai tad, kad cilvēks ir piedevis, tikai tad tās sliktās atmiņas no ēteriskā ķermeņa pazūd. Bet, lai cilvēks atvērtos piedošanai, viņam ir jāizprot, ko tā negatīvā situācija, kas ir viņa sliktās atmiņas, ko tā negatīvā situācija viņam māca. Un tad cilvēks, kas strādā ar sevi, iet šo garīgās izaugsmes ceļu, kas apzinās to, ka viņa sliktās atmiņas uzkrājās ēteriskajā ķermenī un ka ir ļoti svarīgi, lai tomēr ēteriskais ķermenis būtu tīrs, tad šie cilvēki mēģina izprast savas neapgūtās mācības, lai atvērtos piedošanai. Tālāk aiz ēteriskā ķermeņa nāk astrālais ķermenis. Ja, tie ir smalkie ķermeņi, ēteriskais ķermenis, astrālais, mentālais, tie ir smalkie ķermeņi. Un astrālajā ķermenī uzkrājas visi mūsu pārdzīvojumi. Ja mums ir par kaut ko bijis pārdzīvojums, te neiet runa tikai, ka negatīvie pārdzīvojumi, arī pozitīvie pārdzīvojumi. Jo pārdzīvojumi jau var būt, kaut vai nesen salīdzinoši bija pasaules kausa basketbolā vīriešiem, ja, un izšķirošajā spēlē ar Vāciju, kura kļuva īstenībā par pasaules kausa uzvarētāju,
mūsu Dāvis neiemeta to pēdējo 3 punktu metienu, kuru viņš citās reizēs var iemest, bet tajā reizē neiemeta, jā. Un es domāju, ka tas pārdzīvojums, kas bija Dāvim, ja, un komandai, ja, viņi jau paši atzina, ka viņi atbrauca uz Latviju un viņus sagaidīja, viņi teica, ka viņi jau vēl joprojām nav spējuši tikt galā ar to pārdzīvojumu, ka, viņiem ka viņi netika tālāk tajā pusfinālā, ja. Un cits jautājums ir, kad Dāvis vispār nevarēja iemest tajā situācijā, jo tur nebija vainīgs ne Dāvis, ne basketbola komanda. Tur bija vainīga mūsu tauta, kas bija sacerējusies iegūt brīvu dienu, ko politiķi sāka solīt, ka ja basketboliski iegūs medaļu, ka tad visai Latvijai iedos brīvu dienu. Lūk, tas sautīguma enerģija bija tā, kas to izšķirošo metienu arī apturēja, jo Dievs gribēja pievērst tam uzmanību, ja, kad mums nekāda brīvā diena nepienācās, ja, tikai tāpēc, ka mēs jutām līdz komandai, mums nepienācās brīva diena. Tāda ir dzīve un tā jāmācās. Bet jā, tātad visi šie pārdzīvojumi, kur līdzjutēji pārdzīvoja, ka Dāvis neiemet to metienu un pats Dāvis un basketbola komanda, ja, visi tie pārdzīvojumi uzkrājas astrālajā ķermenī. Un tas nav labi. Tas astrālais ķermenis līdz ar to ir netīrs, ja. Tātad, ja Dāvis izprastu, kāpēc viņš neiemeta, ja viņš izlasītu kaut vai manu rakstu, kur es esmu skaidrojis, kāpēc Dāvis neiemeta to pēdējo metienu, viņam palikt vieglāk, un viņš varētu sev piedot to, ka viņš nav iemetis to metienu. Bet ja viņam tā informācija nenonāks, tad es domāju, ka viņš jau labu laiku turēs šo sāpi savā astrālajā ķermenī, un diemžēl viņa ietekmē pēc tam. Ja ir netīrs astrālais ķermenis, viņš ietekmē arī fizisko ķermeni. Ja tā kā veselībai tas nav labi, ļoti svarīgi ir, lai patiešām šie smalkie ķermeņi būtu tīri. Nākamais smalkais ķermenis aiz astrālā ķermeņa ir mentālais ķermenis. Un mentālajā ķermenī uzkrājas visas sliktās domas. Es jau sāku ar to, ka runāt, kad īstenībā visnetīrākā mums ir tieši domāšana, ja, ka mūsu fiziskais ķermenis ir daudz tīrāks, varbūt tas nekā mūsu domāšana, ja. Un te ir tieši tas pats, ka mums ir jāapzinās, kādas sliktas domas mēs turam savā galvā. Un, ja mums izdodas izprast savas neapgūtās mācības un piedot, tad mēs attīram savu mentālo ķermeni. Ja mums neizdodas, tad tas paliek mūsu mentālajā ķermeņā un dod signālu uz fizisko ķermeni. Lai jūs labāk saprastu, kā tas notiek, minēšu piemēru. Man ir viena grupiņa, kur es vadu nodarbības, kur ir visi onkoloģiskie slimnieki. Un tad ir viena grupiņa, kur ir dažādi cilvēki, kur nav, kur ir, teiksim, nosacīti, visi cilvēki ir veseli, ar kaut kādām mazākām kaitēm. Un tad vienai sievietei tomēr ir arī onkoloģija no dalībniekiem. Un es ar to sievieti jau, daudz tā kā strādāju, bet visu laiku tā kā netiku klāt tam cēlonim, kāpēc viņai ir onkoloģija. Un šī sieviete tikai kaut kādā 7. nodarbībā pati beidzot saprata, ka viņā ir naids. Naids pret sievieti, kas izpostīja viņas ģimeni, atņēma viņai bērnu tēvu, viņa nebija oficiāli precējusies, jā, bet viņiem 3 bērni bija piedzimuši attiecībās, un vēl tālāk viņa atcerējās, ka viņa bija maza meitene, ka arī vecākiem bija lielas problēmas attiecībās, jo bija kāda cita sieviete, uzsākus attiecības ar ar viņas tēvu, un māte ļoti, ļoti pārdzīvoja to, un cik es saprotu, tas mīlas trīstūrs bija vilcies apmēram 5 gadus. Un tas ir ilgs laiks. Un viņa tajā laikā bija maza meitene, un viņa tagad jau būdama, pusmūža, varbūt vēl nav pusmūža, bet, tuvu tam sieviete, atzina to, ka viņa būdama bērns, saprastama, kas notiek, ka cita sieviete ņem nost viņai tēvu, bet mamma ļoti
kā saka, es nezinu, kādā veidā par to es tik smalki nerunāju, bet mamma ļoti cīnījās tomēr saglabāt ģimeni, kas viņai arī izdevās, jo tēvs pēc tam 5 gadu sarežģītām attiecībām tomēr palika ģimenē, bet viņa kā maza meitene ļoti ienīda šo sievieti. Un lūk, viņa sāka krāt savā mentālajā ķermenī negatīvās domas jau no bērnības, un tad, kad viņa pati saskārās savā ģimenes dzīvē, kā cita sieviete ņēma nost, nevis tikai ņēma nost, bet arī atņēma, viņai bērnu tēvs aizgāja projām no ģimenes, un viņa palika 3 maziem bērniem. Nu, tas naids vēl turpināja krāties, un tad notika notikums, kāpēc arī viņa pēkšņi to pastāstīja man tajā nodarbībā, ka notika notikums, kas atgādināja viņai par visām šīm sāpēm un par šo sievieti, kas iejaucās viņas ģimenes dzīvē. Un tad es šai sievietei teicu, jo viņai, saprotiet, jau ir onkoloģija, ja, jo tās negatīvās domas jau ir tik ļoti krātas ilgi un jau tik ļoti lielā koncentrācijas pakāpē, ka viņai jau ir onkoloģiska slimība. Un es teicu, tev ir jādara viss, lai tu piedotu gan tai sievietei, kas izjauca tavu ģimeni, gan tai sievietei, kas mēģināja izjaukt tavu vecāku ģimeni. Tev jāpiedod šīm sievietēm, jo tas naids, kas ir tevī, nīcina ārā tevi. Viņai jau ir metastāzes, līdz ar to viņai ir, pat es pieļauju, ka varētu teikt 4. stadija. Un, protams, tas nenozīmē, ka viņa ir nolēmta, viņa vēl var izvesaļoties, bet viņai patiešām ir jātīra savs mentālais ķermenis no sliktajām domām, kas viņai ir pret šīm sievietēm. Viņai ir jātīra savs astrālais ķermenis, jo tur ir visi tie pārdzīvojumi bērnībā un tagad, kad viņai tā ģimene izjuka, jā, tas viss ir, visi tie pārdzīvojumi ir astrālajā ķermenī. Un viņai ir šīs sliktās atmiņas, viņa vēl atcerās joprojām, kā tur bija, kad tēvs krāpa savu mammu, un viņa atcerās, kā viņa jutās, kad bērnu tēvs viņu pameta. Tas viss ir uzkrājies ēteriskā ķermenī. Un signāls no šiem 3 smalkajiem ķermeņiem ir aizgājis uz fizisko ķermeni, un šobrīd fiziskais ķermenis ir slims, ar smagu slimību, un šai sievietei ir jācīnās par dzīvību. Mēs nevaram teikt, ka mūsu dvēsele ir netīra, kaut gan dvēsele tīri tie smalkie ķermeņi, ja? Visi smalkie ķermeņi apkārt fiziskajam ķermenim, tā ir dvēsele, ja? Viņa aparātos izskatās kā aura, ja? Krāsaini, ja? Bet ar visu to, ka mēs aparātos varam paskatīties, ka mūsu aura ir tumša, ja? Tad būtu jāsaka, dvēsele ir netīra. Bet tas nebūs īsti pareizi, jo savā visdziļākajā būtībā dvēsele ir ļoti tīra, bet mēs to dvēseli nosmērējām. Tas ir tā kā, jūs paņemat kristāla bumbu, viņa kristāla bumba dzīdra saulē, mirgo visās varavīksnes krāsās, un jūs uzmetat dubļus viņai virsū, tai bumbai. Tad tā bumba, protams, būs netīra. Ja, bet iekšā jau tas kristāla bumba tāpatās ir dzidra. Viņa tikai nosmērēta. Ja, viņa jau nav zaudējusi savu dzidrumu, tā kristāla bumba. Un tieši tā tas ir ar dvēseli. Ja. Savā visdziļākajā būtībā dvēseli ir tīra, bet mēs viņu nosmērējam ar savām sliktajām domām, sliktajām atmiņām, ar saviem pārdzīvojumiem. Un, ja mēs runājam tā vēl labāk, lai to izprastu līdzībās, tad, kad mēs nomazgājam savu ķermeni no netīrumiem, mūsu ķermenis paliek tīrs. Jeb tad, kad mēs nomazgājam to kristālu bumbu no netīrumiem, kristāla bumba paliek tīra. Un tāpēc ir ļoti svarīgi iet šo garīgās izaugsmes ceļu, jo ejot šo garīgās izaugsmes ceļu, mēs strādājam ar savām negatīvajām īpašībām un negatīvajiem paradumiem,
Un līdz ar to strādājot ar savām negatīvajām īpašībām, mēs mazgājam savu dvēseli no netīrumiem. Protams, ir tāds jēdziens kā karma. Karma arī ir gan labā karma, gan sliktā karma, jā, bet karma ir enerģija un sliktā karma ir negatīva enerģija. Un ja cilvēkam ir ļoti slikta karma, tad, protams, viņš būs, nosmērēts. Ļoti nosmērēts ar šo te negatīvo enerģiju, karmu, un līdz ar to ir šim cilvēkam ļoti jāstrādā un jāiziet cauri arī dažādiem pārdzīvojumiem, lai patiešām dzēstu to karmu. Piemēram, minēšu jums piemēru. Man ir zināma sieviete, kura ir izlēmusi tā kā, ka grib šķirt attiecības ar savu vīru, jo vīrs viņai ilgstoši ir neusticīgs. Viņam mainās tur tās sievietes, bet viņš ilgstoši ir viņai neusticīgs. Viņa ilgus gadus viņam tā kā piedeva, bet tagad viņai tā kā mērs ir pilns, un viņa saka, ka viss viņa vairāk negrib piedot, un viņi grib šķirties. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kas neatbalsta šķiršanos, ja, jo es vienkārši saprotu, kas tur kā notiek, un es šai sievietei skaidroju. Es viņai skaidroju, saku, ja tavs karš iepriekšējā dzīvē ir bijis ļoti, ja vairākās dzīvēs, ir bijis neusticīgs savam partnerim, tad dvēsele ir nosmērēta, netīra. Un tad nākot iemiesojumā, šajā iemiesojumā, lai to dvēseli nomazgātu no tās karmas, kas ir uzņemta iepriekšējo dzīvi laikā, nav cita varianta, ka tev pašam ir jāpiedzīvo un jāiziet cauri tam, ko tu esi darījis iepriekšējās dzīvēs. Respektīvi, ja šī sieviete šajā dzīvē visu laiku piedzīvo neusticību no vīrieša puses, tas nozīmē, ka katru reizi, kad vīrietis viņai kļūst neusticīgs, viņas sliktā karma dzēšās, bet ne pilnībā, jo tas ir atkarīgs no tā, cik netīri ir tā dvēsele nosmērēt iepriekšējo dzīvu laikā, pieļaujot šo neusticības kļūdu. Un tad šai sievietei teicu, ja tu izturēsi šo pārbaudījumu un piedosi savam vīram un nešķirsi laulību, bet sapratīs to, ka katru reizi, kad viņš tev ir neusticīgs, viņš īstenībā mazgā tavu slikto karmu no tavas dvēseles, tad tev pavisam savādāk uz to paskatīsies. Jā, nevis, ka viņš ir slikts cilvēks un tā tālāk nodevējs, bet tu paskatīsies uz to, ka viņš palīdz attīrīt tavu dvēseli. Es saku, ja tu izšķirsi attiecības, tad viņa jauna sieviete, viņa saka, es varu citu vīrieti atrast, es saku, jā, tu vari atrast, protams, citu vīrieti, bet tev ir jārēķinās ar to, ka ja tava dvēsele ir netīra ar šo karmu, neusticības karmu, tad tu arī nākamo vīrieti, kuru piesaistīsi, arī viņš būs neusticīgs. Ja tu izdarīsi izvēli, ka visi vīrieši ir nodevēji un neusticīgi, un es tad vairs nevienam neusticos, un atteiksies vispār veidot attiecības ar vīrieti, šai sievietei ir bērni, tad es teicu, tad tu karmu nodos saviem bērniem, un tavu bērni cietīs no tā, ka tad, kad viņi veidos attiecības, tad partneris būs neusticīgs. Ja? Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi to karmu nomazgāt pašam. Un izdarīt to šajā dzīvē, lai tas netiek pārnests tālāk uz nākamo dzīvi. Tātad gars, kas ir tīrs, kas ir tā gaisma katrā cilvēkā, uzņem sevī tikai apgūtās mācības, tikai tīro un gaišo, un garīgajā literatūrā to sauc par uzkrājumiem. Tātad, jo garam ir vairāk uzkrājumi, jo garam ir, citiem vārdiem sakot, vairāk dzīves gudrības, jo gars cilvēks ir gaišāks, tīrāks. Ja? Bet mēs zinām, ka varbūt arī pretējais process, ka varbūt, ka cilvēks patiešām ir piedzimis jau ar augstu apziņas līmeni, vienkārši ir piedzimis ar kaut kādu apziņas līmeni, un viņš dzīves laikā nevis attīstās, bet pretēji degradējās. Un tas būtu apmēram tā kā kārt pa trepēm uz leju.
Un tādā gadījumā viņš sāk aizmirst tās gudrības, kuras viņš bija uzkrājis, kuras viņš zināja, viņš vienkārši viņas sāk aizmirst, un apziņas līmenis sašaurinās. Ja? Gars tāpatās paliek tīrs, jo es saku, tās gudrības, kas garā ir, tās ir visu laiku gaišas un tīras, ja? Bet vienkārši viņas paliek mazāk. Ja cilvēks degradējās, tad viņā šī gaismiņa paliek arvien mazāk. Un kā jau es teicu iepriekš, katrā cilvēkā ir dievišķā dzirksts, bet tā ir paslēpta aiz mūsu netīrumiem. Katram no mums ir tie netīrumi. Kādam varbūt vairāk netīras domas, kaut gan man liekas, ka visiem mums ir netīras domas ļoti lielā pārsvarā. Kādam varbūt ir sliktas atmiņas, kuras visu laiku neliek mieru. Kādam vienkārši ir sliktas domas par kādiem citiem cilvēkiem. Un kaut kādi pārdzīvojumi, kuri visu laiku nāk atmiņā. Tātad tas, kas ir svarīgi, mums dzīves laikā ir jānotīra savu dvēseli no visiem tiem netīrumiem, kā es teicu, sliktas atmiņas, sliktas domas, slikti pārdzīvojumi. Ja? Mums ir jātīra savu dvēseli no viss tā sliktā, jāuzkrāj jaunas gudrības, tad mēs augam garā, tad mūsu apziņas līmenis paplašinās, un mūsu zemākais es sāk tuvoties mūsu augstākajam es, kas ir Dievs mūsos. Mūsdienās viens no grūtākajiem uzdevumiem, kas lielākajai daļai iedzīvotāji ir kļuvis īstenībā pat neiespējams uzdevums, ir izveidot savus dzīves apstākļus tādus, lai mūsu barība nepiesārņotu mūsu ķermeni, un līdz ar to, kā saka, gars ir tīrs un vesels tikai tad, ja gars mājo veselā miesā. Bet tā kā es teicu, ka veikalā ieejot, es domāju, ka būs maz pārtikas produkti, kur nav klāt kaut kādi konservanti, ēvielas, ja, un līdz ar to šī ir tā lielākā problēma šobrīd visiem garīgā ceļa gājējiem, kur vispār atrast šo te tīro pārtiku, ja? Un vienīgais veids, kur viņu var atrast, ja cilvēks pats audzē, pašam ir naturālā saimniecība, un tad viņš pats ir audzējis, kaplējis, protams, ir arī otrs, tas jau, ka tu audzē, nenozīmē, ka tu vari pasargāt savu audzētos augus no ķimikālijām, jo, ja, teiksim, tev apkārt ir, piemēram, arī es kā dzīvoju laukos un tā tālāk, bet, man riņķī tomēr ir šie te zemnieku apsaimniekotie lauki, kuri izmanto ķimikālijas, un līdz ar to, pat ja es audzētu kaut kādus dārzeņus, ja, man tās ķimikālijas vienalga uznāk virsū ar vēju, ja. Tā kā arī pat tiem, kuriem ir šīs iespējas audzēt pašiem savu pārtiku, diez vai ir iespēja to izaudzēt absolūti tīru, jo mums no visām pusēm jau tā ķīmija nāk virsū. No otras puses, protams, mēs visi jau esam to savu ķermeni tā saindējuši ar visādām zālēm, jau īpaši antibiotikas, kuras neizvadās ārā un ar to pašu pārtiku, kad no vienas puses, teiksim, mūsu ķermenis jau ir pieredzis pie tās kaitīgās pārtikas, un līdz ar to arī viņu lietojot, mēs neizjūtam to, ka viņi ir kaitīgi. Bet, ja, teiksim, cilvēks, kuram ir izdevies visu laiku lietot absolūti veselīgu pārtiku, ka viņam ir bijuši tādi dzīves apstākļi, un ja viņš nonāk vidē, kur viņam vienkārši kaut vai pacienā ar kādu produktu, kur tomēr ir klāt kaut kādas ķimikālijas, lai arī nelielā devā, šis cilvēks uzreiz viņš var pat nomirt, jo viņa ķermenis ļoti asi reaģēs uz netīru pārtiku. Tāpēc te ir tāds tā kā paradoks, ja, kad, ja mēs zinām, kad mums nav iespējas, iegūt šo te tīro pārtiku, tad kaut kādā ziņā pat, ir tiešām tas ķermenis jāpieradina pie netīrās pārtikas, lai mēs vienkārši varētu dzīvot. Jo, kā jau es teicu, tāds absolūti tīrs gars, viņš vienkārši nomirtu saskarē ar šādu netīru pārtiku, ja tā varētu teikt.
Tālāk parunāsim par cilvēka dualitāti, jo visumā viss ir duāls. Cilvēki vienkārši varbūt neaizdomājas par to, ka patiešām mums riņķī, ja mēs skatāmies, viss ir duāls. Ir balts un melns, ir labs un slikts, līdz brīdim, kamēr šī dualitāte pazūd. Jo cilvēks, kuram ir ļoti augsts apziņas līmenis, viņš jau paskatās uz dzīvi, neredzot vairāk dualitāti, jo viņš jau saskata šo te kopīgumu, kāpēc sliktais ir vajadzīgs labajam, un kāpēc labais vajadzīgs sliktajam, un kāpēc ir melns, un kāpēc ir balts, ja, un tā tālāk, ja, ka tas viss ir vajadzīgs, ja, un tad tā dualitāte augstam apziņas līmenī, viņa pazūd. Bet tomēr, ja mēs, tie ir, kā es teicu, ļoti augsta apziņas līmeņi, atgriežamies pie parastajiem cilvēkiem, kā mēs, ja, tad cilvēkā šī dualitāte var izpausties, ka, teiksim, ārēji cilvēks var būt ļoti sirsnīgs, mīlošs, bet iekšēji viņš slēpj savas dusmas. Bet varbūt arī otrādi, ka cilvēks dvēselē ir ļoti sirsnīgs un mīlošs, bet tieši tāpēc, ka viņam bijusi pagātnē ļoti sāpīga pieredze, viņš savu mīlestību nevienam neizrāda. Un, ja uz viņu kāds paskatās, tad teiks, tas ir augsts cilvēks vai pat rupšs cilvēks. Ja. Diezgan bieži tas ir vīrieši, ne tikai vīriešiem, es zinu, arī sievietēm tas ir, nav tikai vīriešiem, ja. Bet vīrietim ir jūtīgāk dvēseli nekā sievietē, un tāpēc vīrieši vairāk cieši no tā, ja viņi nesaņem mātes mīlestību. Meita, ja nesaņem mātes mīlestību, viņa tā kā pati sevi pabaro ar mīlestību, ja? Tāpēc sievietēm tas ir rētāk, bet vīriešiem tas ir izteiktāk, ja? Un tāpēc nevajag spriest par cilvēku, ja viņš ārēji, teiksim, parāda, ka viņš trauks, man nevienu nevajag, un, teiksim, kāds viņam pieies klāt un gribēs viņu noglāstīt, viņš to roku nokritīs, man nevajag, lai mani glāsta. Tas tikai liecinās par to, kad ir bijusi ļoti sāpīga pieredze, ar kuru nav cilvēks ticis galā, tas tiek turēts šajā ēteriskajā atmiņu ķermenī, un viņš to savu sirsnību slēpj. Tur sevi un slēpj. Un pienāk brīdis, ka šie te slēpēji, protams, kaut kādā brīdī parāda to, ka viņi arī var būt mīloši, sirsnīgi, ja? Bet tad viņi atkal nokaunās par to, ka viņi ir parādījuši savu mīlestību, ja? Kāpēc ir šie cilvēki tādi? Tāpēc, ka viņi tiešām aizsargā to savu mīlošo dvēseli no cilvēkiem, kuriem viņi neusticas. Un svarīgākais ir arī mums katram paskatīties uz sevi, jo katrā no mums arī ir kaut kāda sava daļa sirsnība, mīlestība un arī kaut kāda sava daļa augstums un tas sliktais, ja, negatīvais, ja, jo nav absolūti pozitīvi vai absolūti negatīvi cilvēku. Tātad cilvēks var būt ārēji laipns un sirsnīgs, bet iekšēji viņš var kaut atriebības plānus, un viņš var pat viņus īstenot, un nevienam neienāks prātā, ka tos atriebības plānus ir īstenojis tas labais, sirsnīgais cilvēks. Bet par to nav ko brīnīties, jo patiešām Dievs mums ir radījis tā, ka katrā cilvēkā ir 49% sliktais un 51% labais. Un teiksim, paņemsim piemēru, šobrīd ir diezgan daudz jaunu cilvēku, kas cīnās par dabas aizsardzību, un tas ir ļoti labi, ka viņi to dara, jo patiešām planēta Zemē cieš no piesārņojuma, ja. Bet tajā pašā laikā jūs arī noteikti esat redzējuši televīzijas pārraides, kur šie cilvēki, kas ir kā cīnās par dabas aizsardzību, ir ļoti naidīgi izturas pret varbūt tiem, kas varbūt piesārņo šo te dabu, ja. Protams, ir slikti piesārņot dabu, ne par to vispār nav diskusija, bet diskusija ir par to, ka šie it kā cilvēki, kas cīnās par labo, nepamana, ka viņi paši kļūst slikti. Ja, ka viņi naidīgi izturās. Ja. Un tāpēc katrā, īpaši, ja cilvēks ārēji grib būt ļoti labs, tad ziniet, ka viņam iekšēji ir arī ļoti, viņš var izdarīt kaut ko tik ļoti riebīgu, ja, kad pilnīgi neticās, ka viņš uz kaut ko tādu ir spējīgs. Ja. Lūk, tā kā galvenais ir jāatcerās, ka katrā no mums ir šī proporcija 49-51.
Un tajā pašā laikā daudz nesaprot, bet kas tad notiek ar cilvēku, kad cilvēks sāk strādāt ar sevi, iet šo garīgās izaugsmes ceļu, vai tad tā proporcija saglabājās? Jā, viņi saglabājās. Vienkārši tas, kas mainās, ka samazinās cilvēkam vēlme būt labam. Viņš vairs ārēji, viņam vairs nav svarīgi kādam parādīt, ka es esmu labs cilvēks. Redziet, es esmu labs cilvēks. Ja? Viņš vienkārši dara labas lietas un nedara sliktas lietas. Ja? Tā kā, proporcijas saglabājās, viņam drusciņi ir labais un drusciņi ir sliktais. Vēlme būt labam nenozīmē, ka cilvēks ir labs dievišķā izpratnē, ja? Jo vēlme būt labam patiesībā ir iemācīta gudrība, ja? Ka tev ir jābūt labam, teiksim, vecāki arī bērniem saka, tev ir jābūt labam bērnam, tev jāklausa audzinātājs, skolotājs, tev jādara labi darbi, ja? Un tad tas bērns, lai izpatikt saviem vecākiem, tiešām dara labus darbus un skatās, vecāki, jūs redzat, ka es daru labus darbus, ja? Bet viņš dara tos labos darbus, nevis tāpēc, ka viņam sirds saka, ka būtu labi, ja tu izdarītu to labo darbu, bet tāpēc, lai izpatiktu saviem vecākiem. Ja? Un tad, lūk, to sauc par iemācītu gudrību, un tā nav tā īstā gaisma. Ja? Un tad atšķirības starp sirdī izjustu labo un pienākumu labo ir tajā motīvā. Tad, kad tu dari no sirds kaut ko, tavs motīvs ir tīrs, un tavu ķermeņi ir tīri, un tu izstaro gaismu. Bet, ja tu dari labo, tāpēc, ka tas ir tavs pienākums, bet īstenībā tev to negribētos darīt, bet neko nevar darīt, tas ir pienākums un jādara, tad, protams, arī tas labais ir labais, un viņš tāpat dod gaismu, bet tā gaisma nav tik spoža. Ja viņa ir blāva, jo viņa nav dota no sirds. Labi, ja cilvēks sāk veikt labus darbus, kaut vai aiz pienākuma, jo tomēr tas ir ceļa sākums, jo tad, kad cilvēks pamēģina veikt tos labos darbus un sajūt to labo sajūtu, kā tas ir, ka tu dari kaut ko labu, un ka tev ne no viena neko nevajag, ja? Tad tu tiešām izjūt to iekšējo laimes sajūtu, un varbūt sākumā viņš to dara sautīgi, bet pēc tam jau viņš to dara nesautīgi. Ja? Tāpēc, kā saka, labi kaut vai tā, ka viņš pamēģina to darīt, lai izjustu to dievišķo brīnumu. Ja? Vēlāk šis cilvēks sapratīs, ka daudz labāks rezultāts viņš sasniegs, veicot labus darbus jau kalpošanas līmenī. Jo, kad labus darbus darām, izjūtot aicinājumu to darīt, ja, tad tā gaisma, kas plūst no cilvēka, ir pilnīgi cita. Ja, ja mēs paņemam piemēru, kaut vai skolotāji, ja, šobrīd pedagogiem, īstenībā ir tiešām grūts darbs strādāt ar bērniem, bet tie pedagogi, kas patiešām mīl bērnus un mīl šo profesiju izjūt kā savu aicinājumu, varbūt pat viņi nav tik ļoti kompetenti savā priekšmetā, bet vienkārši viņiem izjūt milzīgu aicinājumu, strādāt ar bērniem. Tad no viņiem plūst tā gaisma, ko bērni ļoti jūt, un bērni teiksim, pilnīgi pielīpš šiem pedagogiem, ja, viņiem patīk ar viņu komunicēt un tā tālāk, ja, bet ja pedagogs vienkārši, grib sasniegt labus rezultātus, lai visi viņu sauc par labu skolotāju, un tad viņš tur tos bērnus dresē visādos veidos, lai tais eksāmenos būtu tie augstie rezultāti, ja, tad labi, tie rezultāti ir augsti, bet tā mīlestība no šī pedagoga neplūst, un bērni arī viņu neatcerēsies pēc tam kā ļoti labu skolotāju. Cilvēks, kas kalpo, savu darbu dara klusi, bet visi to pamana. Kalpošana tas nozīmē, ka tu dari, negaidot neko pretī, jo tev prieku sagādā tieši tā iespēja kalpot. Un tāpēc arī, par cik tev prieku sagādā iespēja kalpot, tu to dari, tev nevajag nekādus tur ārējas atzinības, tu klusiņām dari savu darbu un priecājies, ja kaut kas izdodās.
taču, protams, ka pamana to agrāk vai vēlāk, un kāds cenšas šo cilvēku slavināt, tad tajā brīdī, kad šo cilvēku kāds slavina, viņš jūtas nērti, jo viņš ļoti labi zina, ka viņš pilda savu misiju, savus uzdevumus, ko Dievs viņam ir uzticējis, un tāpēc viņu slavināt nav nekāda pamata. Savukārt cilvēkam, kuram ir ļoti svarīga ārējā atzinība, bet viņš vēl nav sasniedzis tādu apziņas līmeni, lai izprastu, ko nozīmē dot un neko negaidīt pretī, viņš ir vēl ceļa sākumā. Un vienalga mums ir jābūt priecīgiem, ka ir arī cilvēki, kaut vai viņi ir ceļa sākumā, un kaut vai viņi dara to labo darbu, lai pēc tam televīzijā kāds par viņiem kaut ko labu pastāstītu, lai arī tā būtu. Agrāk vai vēlāk tas cilvēks sapratīs, ka viņam to nemaz nevajag un ka viņš var klusiņām veikt tos labos darbus. Noslēgumā es gribu parunāt ar jums par tēmu par sabiedrības solidaritāti. Tieši grūtību pārvarēšanā, jo runājot par šo tīro garu, kā jau es iepriekš minēju, tad mūsu fizisko ķermenī, protams, ka sasmērē antibiotikas, vakcīnas, zāles, ko mēs lietojam, netīra pārtika, ja, tā tas tiešām ir. Bet, protams, ir tāds ļoti augsts, es gribētu teikt, augsti humāns jautājums, bet kā tad rīkoties, ja, teiksim, ir pasaulē sākusies pandēmija, kuru mēs nesen piedzīvojām, tas pats Covid vīrus, Covid pandēmija, kas bija, ja, un mēs ļoti labi atceramies, kad daļa sabiedrības atteicās no vakcinācijas, daļa sabiedrības piekrita vakcinācijai, jo saprat, cik svarīgi ir šo pandēmiju apturēt, un ka vakcinācija bija tā iespēja, jo vairāk cilvēki ir vakcinējušies, jo tas vīrus nevar izplatīties, ja, un mēs visi bijām liecinieki, ja, kā sabiedrība sadalījās, ja. Bet man daudz diezgan uzbruka par šo jautājumu, bet es šiem cilvēkiem teicu, viņiem arī mazi bērni, un es teicu, ko tu darītu, ja tu tagad uzzinātu, kad, sāk izplatīties difterija, un no difterijas mēs zinām, ka var nomirt. Un ka sāk izplatīties difterija, un tavs bērns nav sapotāts pret difteriju, ja? Un tas risks bērnam saslimt ar to difteriju ir ļoti augsts. Vai tiešām tu pakļautu savu bērnu riskam un nepotētu viņu, un tad, ja viņš saslimst, tad lai viņš nomirst, ja, apmēram tā to. Vai tiešām tu tā darītu, ja? Un te parādās, ja, kad ir vecāki mūsdienās, kas pasaka, nē, es savus bērnus nepiltēšu ne pret kādiem vīrusiem, ja, un tas iemesls tieši tāpēc, lai būtu tas ķermenis tīrs, ja, kas no vienas puses ir pareizi, bet ir tas lielais jautājums par solidaritāti. Jo vairāk cilvēki, kā saka, nepiltēsies, teiksim, kaut vai pret to pašu difteriju, tad difterija tajā brīdī, jo viņa jau nav pazudusi, pa laikam mēs dzirdam, ka difterija kaut kur ir bijusi, ja, tad tajā brīdī, jo lielāks skaits cilvēku būs, kas nebūs potējušies pret difteriju, tad tajā brīdī, kā difterija parādīsies, viņai būs kur izvērsties, ja, jo būs pietiekams skaits cilvēku, kas nav potējušies, ja. Un tāpēc sanāk tā, ka tie, kas it kā potējās, pat zinot, ka viņi tajā brīdī ar to poti sasmērē to savu garu, jā, to savu smalko ķermeni sasmērē un to fizisko ķermeni un tā, bet viņi ar to solidarizējas ar pārējiem, kas arī to pašu izdara, varbūt nodara kaut kādu kaitējumu savam fiziskajam ķermenim, bet viņi solidarizējoties aptur šo problēmu. Un tas ir tas, ko sabiedrība tā arī nesaprata. Covid vīrus beidzās, mēs šobrīd, viņš nebeidzās, viņš jau vēl ir tas vīrus staigā, bet vienkārši šobrīd vairs, viņš nav tik aktīvs un tādā ziņā, ka cilvēki vieglākā formā viņi izslimo, bet jebkurā gadījumā cilvēki tā arī nesaprata tajā Covid pandēmijas laikā,
kāpēc ir svarīgi solidarizēties. Un tas garīgajā attīstībā, lai būtu tiešām tīrs gars, ir ļoti svarīgi. Jo es, teiksim, arī padomāju priekš sevis par svētajiem cilvēkiem. Es tā iedomājos, pieņemsim, ja būtu mūsdienās dzīve svētā Terēza no Avilas, kas bija 500 gadus apakaļ dzīve, kas izveido šos te karmelīšu klosterus, ja? Un tagad būtu Covid vai kaut kāda cita pandēmija, ja? Ko darīt svētā Terēza no Avilas? Jā, protams, ka viņa zināja, kas piesārņo ķermeni un kāpēc arī grēz tīru pārtiku un tā tālāk. Bet vai viņa arī atteiktos vakcinēties tikai tāpēc, ka, lūk, vakcīna piesārņo ķermeni, ja? Es skaidri zinu, ka viņai pāri visam bija citu cilvēku intereses, ja? Nevis savas personiskās intereses. Es, protams, nevaru apgalvot, ko un kā, bet mana pārliecība ir, ka viņa vakcinētos. Viņa to darītu apzināti, jā, viņa sasmērētu savu ķermeni apzināti, lai palīdzētu citiem cilvēkiem kopumā. Jā. Un svētie cilvēki, jā, kas ir sasnieguši tiešām jau šo ļoti augsto apziņas līmeni, viņiem šis solidaritātes jautājums nav svešs, viņiem viņš ir saprotams, un pat Bībelē, ja jūs lasat Bībeli, mēs varbūt tās uztveram pārāk tieši, tur Bībelē tiekts jāupurē, jērs jāupurē, tas jāupurē, šitis, ja. Pēc būtības tas, kas Bībelē ir teikts, ka patiešām kaut kas ir jāupurē sabiedrības labā, lai pārvarētu problēmu, ja, ka nav dzīvē vispār, kaut vai mēs paņemsim vienkārši piemēru māti, kurai ir bērni, vīrs, ja, pieņemsim mātei 3 bērni vai 4 vai 5, ja, tas nozīmē, ka šai sievietei ir kaut kādā ziņā jāupurē savus darbs, teiksim, savas karjeras iespējas, vismaz tajā laikā, kamēr bērni aug, jo viņai ir jāaudzina šie mazie bērni, ja, kur ir daudz, un viņa māte būs gatava upurēt, ja. Kaut vai uz laiku, pēc tam jau, ka bērni paaugās, arī māte var iziet atkal darba tirgu un strādāt un iet karjeru, un nekad nav pa vēlu, bet būs laiks, ka viņa upurēs savas intereses bērnu labā. Es atceros, kad man bērni bija mazi, jā, tad man arī bija tur tāda loģistika, ja, kad darba nācās skriet ātrāk prom, bet man bija tā iespējas, pati bija vadītāja, un es līdz ar to pati savu laiku noteicu, un tātad ātrāk no darba projām, paņemt vienu bērnu, paņemt otru bērnu, aizvest uz vienu pulciņu, uz otru pulciņu, un tad es atceros, mans jaunākais dēls tajā laikā viņu bija varbūt kaut kādi tur 10 gadi, un viņš vienā reizē braucot mašīnā, mēs braucām pēc brāļa pakaļ, un viņš sēdēja mašīnā man blakus un saka tā: Mammu, tev taču ir tik grūta dzīve, tev mani jāpaņem, brālis jāpaņem, jāizved, tad tev ir ēst jās, tad tev tas, tad tev šitas. Viņš bija ieraudzījis visu to manu to skrējienu, ja, kas man viss ir jāizdara, plus vēl darbs un tā tālāk. Viņš to vienkārši saprata, tad mammu, tas ir ļoti grūti. Un tad es viņam teicu, es saku, tā, ka tu pats būsi tētis un tev būs bērni, tad tu arī tāpat skriesi uz visām pusēm un lai visu paspētu. Un tad viņš kā bērns teica, nezinu. Es laikam tā negribu. Protams, viņš bija bērns, ja tas mazais bērna egoismiņš, ja, ka viņš padomā, ko viņš grib, ko viņš negrib, ja. Bet, jā, saprotiet, mēs šajā laicīgajā dzīvē visi taču nonākam tādā situācijā, ka mums kaut kas ir jāupurē, ja, cita labā, vai savu bērnu ģimenes labā, vai sabiedrības labā. Un tāpēc es arī aicinu tiešām tos garīgā ceļa gājējus aizdomāties par savu fiziskā ķermeņa tīrību, ko jūs esat gatavi upurēt cilvēku dzīvību labā. Jā.
Svētie cilvēki visos laikos ir darījuši visu, lai glābtu cilvēku dzīvības. Piemēram, vēsturē zinām fakti, tad, kad bija tas lielais mēris, jā, tad svētie cilvēki, neskatoties uz mēri, nevis bēga no mēra, bet tieši gāja tur, kur tas vīrus bija un sniedza šiem cilvēkiem palīdzību, kā nu varēja tajos laikos, jā, un viņi nesaslima. Jā, tas arī tas interesantais, ka tīrs gars, kad viņš ir tik ļoti tīrs, ja, viņš nesaslimst, viņš to vīrusu neuzņem sevī. Nu, atgriežoties pie tās pašas Covid pandēmijas, daudz garīgā ceļa gājēji domāja, ka viņi iet garīgo ceļu, ka viņus neķers tas vīrus, ka viņi jau ir tik tīri, un ka viņus tas vīrus neķers, bet tā nebija. Ja, ķēra arī, te ir jāsaprot, jau vēl tas skaidroja, kā tā netīrība mūsos ir, es gribu redzēt tādu cilvēku, kurš man pateiks, ka viņam ir absolūti tīras domas, jo tas ir ļoti grūti domāt tikai tīras domas, jā. Un bija cilvēki arī šajā Covid laikā, kas teica, ka tā ir dabiskā atlase, un ka tiem, kuriem ir jānomirst, tie lai nomirst, ja? Covid laikā arī bija, kas teica, ka tie, kas saslimst, nomirst, tiem ir jānomirst, tā ir dabiskā atlase, un nav ko tur pārdzīvot. Tas ir ļoti cietsirdīgi. Lūk, šie cilvēki, kas to pateica, pat ja viņi iet šo garīgās izaugsmes ceļu, tad viņi iet kaut kādu pseido garīgās izaugsmes ceļu, jo viņu dvēseli ir nocietinājusies, ja viņi var pateikt, lai notiek dabiskā atlase. Teiksim, tagad, kad ir šis Krievijas-Ukrainas karš, arī es dzirdēju tur Krievijas tie žurnālisti, kas tur propagandē to Krievijas politiku, ja, es dzirdēju tādu mazu sižetu, kur sieviete žurnālisti, ja nemaldos Salavjova, vai ne, es tur tos uzvārdus nezinu, nepateikšu, bet, kad mazu sižetu redzēju, kur viņi pateica, uzmetīs tur kodoli ieročus, tur būs jāiet bojā, tad iesim bojā, tāpat kā gribēja vēl jānomirst, var sakot, tā ir vislielākā vērtība mums jau cilvēkiem ir iedot, tā ir dzīvība. Un ja šādi attiecās pret dzīvību, ja, tas kā Krievija sūta kā gaļas maisus, tur tos slikti apmācītos karavīrus un bez ieročiem vai ar vājiem ieročiem, un viņi ļoti daudz aiziet frontē bojā. Tā ir cietsirdība. Tātad cilvēka dzīvība nav nekā vērta. Ja? Un kas to var pateikt? Tikai cilvēks, kuram dvēseli ir nocietinājusies. Bet ļoti liela daļa no šiem cilvēkiem uzskata, ka viņi iet garīgās izaugsmes ceļu. Jā, tāpēc es arī aicinu cilvēkus, kas tiešām domā, ka viņi iet šo garīgās izaugsmes ceļu, padomāt, ko patiesībā nozīmē lielo skolotāju mācībā teiktie vārdi mīlēt visu dzīvo radību. Jo, ja tu pasaki, ka, lai mirst tie, kas kuriem jāmirst, ja, tad dabiskā atlase, ja, tad tu nemīli visu dzīvo radību. Tev tie, kuri būs tajā dabiskajā atlasē, tev ir viena alga par viņiem. Ja. Un tie cilvēki, kas patiešām izpratīs šo vārdu mīlēt visu dzīvo radību, patieso būtību, tie arī ies garīgajā izaugsmē uz priekšu. Un viņi noteikti sasniegs kaut kādā brīdī arī to līmeni, kad viņus varēs jau saukt par garīgi tīriem cilvēkiem. Kā es teicu, viņi jau būs sasnieguši svētā cilvēka līmeni. Tas būtu viss, ko es šodien gribēju jums pastāstīt no teorijas puses, bet tagad mums laiks jautājumiem. Un došu vārdu Singūnai. Singūna, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Jā, man īsti, Selvita, nav jautājumu tādu. Tā kā es pat nezinu. Labi, varbūt vēlāk radīsies. Tad es došu vārdu Inesei. Inesei, ieslēdz mikrofonu. Vakar. Vakar. Es droši vien arī varētu piekrist, ka man īsti, tajā reizē droši vien ļoti daudz apcitēju visu runāto, jā, tādi baigie jautājumi man arī neradās.
Nu, varbūt nav kādi jautājumi, ne jau tikai par to, par ko mēs šodien runājam, varbūt citi jautājumi. Nav nekādi. Nu, varbūt tādi, kad nu, jūs tur stāstījāt, man aizķērās par to onkoloģisko slimnieci. Nu, kā aizklauvēties līdz cilvēkiem, nu, ka viņi visu laiku sūdzās par savām problēmām un visu laiku kāp uz vienu un tā pašu grābekļa. Un nesaprot, ka tās jau ir viņa mācību stundas, kad katram ir jāsaņem tā mācību stunda kaut kāda, jā, un tad viņš tikai sūdzās un atkal dara vienu un to pašu. Nu, kā aizklauvēties, jā, tas ir sarežģīti, jā, jo es arī varu apliecināt, ka dažkārt man izdodas labi aizklauvēties, dažreiz neizdodas, dažreiz paiet laiks, jo šai konkrētajā piemērā, ko es minēju, tad cilvēks piedalījās grupā, kur reiz nedēļā notika nodarbības, un tikai 7. nedēļā šis cilvēks pēkšņi aizdomājās par to, ka viņā ir naids. Un atzina, kur tas naids ir, jā. Un tad es domāju, ārpēc bija jāpaiet 7 nedēļām, lai cilvēks tomēr apjēgtu. Bet ir cilvēki, kur 14 nedēļas un vairāk paiet, un vēl viņš nesaprot, jā. Un, parasti jau ir tā, ka dzīve mūs māca, jo tajā brīdī, kad cilvēkam, īpaši, ja tā ir onkoloģiskā slimība, jā, viņa jau ir sāpīga. Cilvēks cieš no fiziskām sāpēm, un tad, kad tur ir ķīmijterapija, staru terapija, tas viss jau ir nepatīkami, un tur var būt blaknes un viss kaut kas tāds, jā. Un tad cilvēks, ka viņam ir jāpiedzīvo tās ciešanas, ja viņš piedzīvo sāpes un tā, tad viņš sāk aizdomāt, kāpēc man jācieš, kāpēc? Un tad ir tie brīži, ka viņš tā kā, pēkšņi varbūt nonāk, ja viņam piepalīdz, viņš nonāk pie tās atziņas, ja, kāpēc viņam ir jācieš un ko viņš varētu darīt, lai tās ciešanas beigtos un tā tālāk, ja. Bet, principā, ne visos gadījumos mums izdodas aizklauvēties, tāpēc tur ir katrā gadījumā jāsajūt ar sirdi, vai tu vari tam cilvēkam palīdzēt vai nē. Jo man arī ir bijis, ka es nodarbībās jūtu, teiksim, cilvēku un godīgi pasaku, es tev nevaru palīdzēt. Ja, ka es jūtu, ka es tām bruņām, ko cilvēkam, kā es teicu, ir šī tīrā un mīlošā dvēsele, bet ka viņš ir tā apbruņojis dēļ tiem saviem pagātnes pārdzīvojumiem un sliktām atmiņām, tā apbruņojis to dvēseli ar tādu čaulu, ka tu vienkārši viņai netiek cauri un tad tu sajūti, šim cilvēkam es netieku cauri, kad es netieku pie tā viņa mīlestības avota. Un tad nākās arī atzīt, godīgi pateikt, es tev nevaru palīdzēt. Ja, kad tev pašam ir, tu pats tās bruņas esi uzlicis, tad es vienkārši šim cilvēkam teicu, klausies citos cilvēkos, varbūt klausoties citos cilvēkos, jo grupā ir vairāk cilvēki, varbūt, ka tu beidzot sadzirdēsi kaut ko priekš sevis un sāks aizdomāties un kā saka, paliksi maigāks, ka varēs arī tev piekļūt, jā. Tāda man atbild, vai es atbildēju, Ines? Jā, jo man jau liekas, ka ne jau vienmēr arī tur vajag līdz tai onkoloģijai nonākt, ir jau jebkura fiziskā sāpe jau parāda, kad man liekas, ka tev jāsaprot, ja kaut ko jau tas ķermenis signalizē. Bet, jā, un varbūt otrs ir kaut ko es gribēju teikt. Kad, man doma izstās, ja es atcerēšos, tad es atkal paprasīšu, aizmirsu, ko es gribu. Jā, par to labi, viens ir, to es aizmirsu domu, bet es par to, pārējām tīrībām, par tās auras, mēs ēdam ķīmisku pārtiku, mēs domājam labas domas, bet kā tad to ķermeni attīrīt? Tikai ķīmiski pārstrādāts, nekas jau nav dabisks. Tad ar to arī mēs skaidri sev atbildam, ka mūsu fiziskais ķermenis nav un nebūs tīrs. Līdz ar to mēs arī nevaram sasniegt to augstāko tīrības pakāpi, jo atbildi, kā tad to ķermeni attīrīt, mums būtu jāmaina dzīvesveids, un citas iespējas nav, kā audzēt tikai pašam šo te pārtiku.
Jā, jo tad tu zini, kā tu viņu audzē, tu zini, kāda ir apkārtējā vide, jā, un tā tālāk, jā. Tas citas iespējas nav. Un tāpēc arī ir tā, ka šobrīd, teiksim, kapsētās, kur ir apglabāti cilvēki, nu, kur zārkos, ja. Agrāk bija tā, ka cilvēkus apglabāja, un tad viņi, es nezinu, pēc cik tur tiem gadiem, vienkārši satrūtēja, ja. Tagad vairs nav. Šobrīd cilvēki ir tā kā iebalzamēti. Vairs nav. Nevar, agrāk bija tā, ka tur, kur ir bijuši kapiņi, tur, nu, pirsū apglabāja cilvēks, jo tur jau satrūnējas apakšā bija, ja. Tagad vairs nevar, jo, nu, cilvēki nesatrūna. Viņi ir tā kā iebalzamēti, un iebalzamēti ir tieši tāpēc, ka dēļ šīs ķīmiskās pārtikas, ko mēs lietojam, un antibiotikas, visām medicīna, visām zālēm. Nu, no vienas puses, ja mēs padomājamies, tad arī, ka zinātnieki strādā un atklāja dažkārt tur kaut kādas mūmijas vai kaut ko, un tad priecājās tur, ka tajā gadā kā cilvēki tur tu un šitu un tā dzīvoja, un nu, no tāda viedokļa, jā, kad cilvēki pēc daudziem tūkstošiem gadu, kas atklās mūsu mirstīgās atliekas, kapsētās, ja viņi varēs tur izdarīt zinātniskus pētījumus, secinājumus, ja, jo te ķermeņi būs iebalzamējušies, ja viņi varēs ļoti labi noteikt, kādu pārtiku ir ēduši, kādas zāles, kā ir bijusi cilvēks attīstīta, ja, to visu ļoti labi parādīs, bet no otras puses, skatoties, šobrīd zeme tiek piesārņota ar cilvēku līķiem. Un tāpēc sāk pacelties arvien vairāk jautājums, ja, ka nav pareizi mums visu laiku tikai paplašināt kapsētas, jeb radīt jaunas kapsētas, jo arī vecā kapsētā neko nevar darīt, ja tāds ir, kā saka, nerakstīts likums, ja tu kaut ko darīsi vecā kapsētā, nu tad neies, ja, būs problēmas. Un tā kā ir jāmeklē, tagad kaut kādas es lasīju, kaut kādi ir jaunas tur pieejas, kā tur nevis kremēšana, bet kaut kas, es nepateikšu jums, bet tagad kaut kādas jaunas metodas, kā apstrādāt šos te mirušos ķermeņus, lai nebūtu jāpiesārņo zemē, jā. Tā kā, protams, ka cilvēks par to domā, bet jā, tā šobrīd ir problēma. Jā, šobrīd zeme tiek piesārņot arī ar līķiem. Vai cik tas neizklausītos nepatīkami. Inese, vēl jautājumi? Nav pagaidām. Paldies. Līdija, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Labvakar vēlreiz. Sirsnīgs paldies, Elvita, par šo vakaru un šīm atziņām. Tāds apstiprinājās un kārtējo reizi dzirdēju par to, ka mēs esam dažādos, jāsaka, līmeņos, dažādos garīgajos līmeņos, un cilvēki, kas interesējas par šīm lietām un sevi pilnveido garīgi un aug garīgi, to saprot, bet ir ļoti, ļoti grūti, piemēram, kolektīvā, lai arī tagad tik daudz ir informācijas par šīm garīgajām lietām, man liekas, agrāk varbūt es tam nepievērsu uzmanību, tik daudz šīs informācijas, bet tu redzi un rodas tāds jautājums, kas notiek ar cilvēkiem, jo kolektīvā strādājot liekulība, augstprātība un jāsaka, klaja tāda, tu redzi klaju tādu, arī pedagogu vidū klaju tādu necieņu pret cilvēkiem, un tas tik ļoti sāpina, kad vakarā pat nevari gulēt, un tu domā un pārdomā. Protams, otram cilvēkam neko nevar neizmainīt, ne viņam pašam ir jāaug, bet kā pašam turēties un varbūt ielaist to pārdzīvojumu par otra, to rīcību, un vai tas vispār ir iespējams, un tas reizēm pat liekas, ka tiešām katru dienu tāds jautājums pie sevis, un varbūt ar tādiem garīgi tuviem cilvēkiem rodas, kas notiek ar cilvēkiem. Nu, mēs citam esam skolotāji.
Un ja tev, pieņemsim, ir jāapgūst kāda mācība, kur tu pati, protams, neapzinies, ka tavs gars grib to mācību apgūt, tad tu piesaistīsi sev kādu cilvēku, kas tevi sāpinās, jo viņš neapzināti nospoguļos slikto, kas ir tevī. Tātad, ja notiek, pieņemsim, tu minēji darba kolektīvā, saskarsmē ar negatīvi noskaņotiem cilvēkiem, tad ir jāskatās, tur ir jāanalizē, protams, dziļāk, teiksim, kas tieši man tajā cilvēkā nepatīk. Un tad jāskatās sevī. Ja man kaut kas ļoti kaitina citā cilvēkā, tas nozīmē, ka tas ir manī. Un tas ir tas grūtākais. Saprot, mums ir diezgan viegli redzēt slikto citos cilvēkos, bet mums ir diezgan grūti ieraudzīt slikto sevī. Teiksim, man bija pašai tāda pieredze, es esmu darba devējs un man pakļautībā esošs cilvēks sūdzējās, ka es esmu cilvēku sapulcē, darbinieku sapulcē pazemojusi. Un es domāju, labi, ka tur bija vēl citi darbinieki, jo es skaidri zināju, ka es neesmu šo cilvēku pazemojusi, bet te pašā laikā es arī apzinājos, ka tas cilvēks manis teikto ir tā uztvērs, ka tas cilvēks jau nemeloja, viņš tā jutās, viņš jutās pazemots. Un tad es, protams, kolēģiem, kas tajā sapulcē piedalījās, prasīju, kolēģi, vai jūs tiešām uzskatāt, ka es ar saviem vārdiem pazemoju to cilvēku? Un kolēģi saka, nē, ka viņi to tā nebija uztvēruši, Un tad pagāja nepārāk ilgs laiks, kad es ieraudzīju, ka tā kolēģi, kas uzskatīja, ka es viņu esmu pazemojusi, pazemoja citu kolēģi, Un tad es domāju, redzi, tu uzskati, ka tevi pazemo, bet pati neredzi, ka tu pazemo citus. Un tas ir tas, kas mums ir vienmēr jāatcerās. Ja mums kaut kas kaitina kādā cilvēkā, tad problēma ir mūsos. Un vienkārši ir tā problēma jāierauga, un tas nav tas vienkāršākais. Tāpēc arī ir šis garīgās izaugsmes ceļš, ka tu mācies izprast šos te dievišķos likumus, šīs dzīves situācijas. Teiksim, mums tagad tur nav laika, bet ir nodarbības, ko es vadu, kas ir atbalsta grupas, kur tiek veikta dzīves analīze, un šādu situāciju, kā tu mini, analīze, teiksim, bija tāda un tāda situācija, es jūtos tā, un tad analizēju to situāciju, nonāk pie neapgūtās mācības, jo tajā brīdī, kad tu izproti savu neapgūto mācību, tu atveries piedošanai, un tu spēj tam cilvēkam, kurš tur varbūt tiešām pret tevīm slikti izturējās, tu spēj viņam to piedot. Kamēr tu neizproti neapgūtās mācības, tu visu laiku uzskati, ka tā situācija ir netaisnīga attiecībā pret tevi, bet dzīvē viss, kas notiek, viss ir absolūti taisnīgi. Tālūk, vai es atbildēju, Lidija? Jā, paldies, Elvita, paldies. Augsim garīgi. Augsim, jā. Labi, vairāk nav jautājumu. Singūna, vai tev neradās kāds jautājums? Nē. Nav, nē. Labi, meitenes, ja jautājumi nav, tad es, kā saka, novēlēšu jums jauku vakaru. Paldies, ka piedalījāties, un uz tikšanos atkal apmēram pēc mēneša būs nākamais seminārs. Lai jauku rudens! Paldies! Paldies, jauku rudeni!